Čau. Es jau gandrīz biju pametis filmēšanu. Vēl nolēmu jāuzfilmē. Jāieliek to, kas sakrājies, ko kādam taču jāparāda. Mums tagad jau vasarā Portugālē, tāpat kā Latvijā, vienīgi mums nav lietus, mums ļoti labs laika apstākļi. Bet video es neesmu filmējis kopš pavasara. Tā, mēs bijām aizgājuši pavasarī uz nelielu tādu puķu festivālu jūras krastā. Tad mums bija tā, ka draugi no baznīcas pieteicās mums nākt palīdzēt vienu dienu pastrādāt pie mūsu mājas, palīdzēt mums pavadīt uz priekšu. Viņi redzēja, cik krūti mums iet, nāca pa velti pastrādāt. Tas bija kā pārsteigums. Un tā viņi te nedaudz pameta cementu, pārsvarā pie fasādes pastrādāja, arī ārējās fasādes dabūja stalažas, tā kā nedaudz tur padarbojāmies. Šodien daži brazīļu draugi atbrauc palīgā fasādi piestrādāt. Nobloķējām daļai ielu. Mums te ir zīme jāuzliek, nezinu. Teorētiski mums vajadzīgas atļaujas kaut kādas no pašvaldības, bet mēs tā pa ātro uz dažām stundām uzlikām tos stalažas. Cerams, ka policija nepieķers. Augšējo maliņu šodien nošpaktelējām. Tad, kaut kad aprīļa beigās man dzimšanas diena. Un es biju uzaicinājis arī te dažus, vienu Portugāli un Brazīļu ģimeni. Yes, you need to, because it's starting to get 61 now. It's already doesn't matter. 61. Nu labi, man jāpūš, jā? Jā. Ok. Make a wish. Lūk, un laikam kā dzimšanas dienas dāvanu man meita uzdāvināja biļeti uz Berlingas salu ar kuģīti. Tad mēs jau sen gribējām aizbraukt, nekāda nesanāca, tad beidzot saņēmāmies un devāmies 10 kilometrus okeānā. Tā, šī sala vispār ir atrasta, te bijuši cilvēki jau pirms romiešu laika. Un arī romiešu laika kaut kādi izrakumi, zemūdens izrakumi, tā teikt, ir atrasti jahtu piestādes, jahtu kaut kāda ankuru vietas. Bet vēlāk jau kaut kādā 15. gadsimtu laikam te kaut kāds pirmās tādas rakstiskās ziņas modernās parādās. Jā, dienu sestdienu, kaut kad jau laikam vasaras sākumā, gribējās kaut kur izbraukt arī, kaut kur pastīties, kas te riņķī mums ir. Un atradu kartē, ka ir alas. Portugālē ir alas, kuras nav civilizētas. Tur nav ne gaismas, ne biļets jāmaksā, vienkārši ir ala un diezgan interesants patiesībā. Tā kā, ja kādam interesē pazemes piedzīvojumi, tad Portugālē šo to var arī atrast kalnos. Bet paliek šaurāk ar vien šaurāk. Es filmēju. Ko tu atradi geokašu, ja? Un tāla, ja kāds te būs Portugālē, saucās Gruta da Lapa.
diezgan iespaidīga ala, un mēs dziļāk netikām nemaz, jo drēbes vajag normāls, tādas netīrākas, un vajag arī normāls jaudīgu lukturi. Un ala ir brīva, atvērta. No ceļa nepateiksi, nekādas norādes te nav, tikai pēc Google kartes atradām. Bet ir to vērts, izskatās tiem, kam alas patīk, tur varētu ko papētīt. Jā, lūk, Jāņus mēs arī pavadījām tepatās. Un man radās doma, ka vajadzētu aizbraukt uz Porto, jo bija dzirdēts, ka Porto notiek liela Jāņu svinēšana. Tie nav tādi tradicionāli kaut kādi līdzīgi latviešu Jāņiem tik daudz, bet tāpat cilvēki tusē uz ielām. Un savā laikā tie esot bijuši ļoti seni pagānu svētki, un tad bijuši kristīgie svētki ilgu laiku. Viņi saucās tā kā Svētā Jāņa diena. Bet mūsdienās, protams, tur ir tikai palicis tāds, tās tradīcijas ir, ka viņi sit viens otram ar āmuriem pa galvu un laiž laternas gaisā. Jebkurā gadījumā bija tik daudz, nenormāli tik daudz cilvēku, es nebiju, laikam, savā mūžā tik lielā drūzmā bijis. Policija aizver ciet ielas, tā ka tu nevari vairs tikt, tur kaut kas tiek krastmāli, tiek beigās noslēgt, jo tur ir pat daudz cilvēku. Un, arī tāda jauna pieredze. Pārsteigumu vasaras vidū pie mums atbrauc arī kāds ciemiņš. Pie mums ciemos ir Ingūna, un mēs esam devušies viņu izklaidēt beidzot. Uz dažām dienām esam ļoti skaistā vietā. Tepat pie nišas, bet te tāds radziņš, ko mēs vēl neesam bijuši, parādīšu. Plašais okeāns. Mēs šeit arī esam pirmo reizi. Baleāls. Šī vieta saucās Baleāls. Bet šeit esot bijis atnācis pat Napoleons un iesācis būvēt nocietinājumu savā laikā. Šī ir tā siena, ko būvēja Napoleons. Jā. Bet viņam apnika un viņš aizgāja projām. Kā man uzfrīt akmens? Es tev filmēšu. Oi, tur tiešām akmens stāv virsū. Bet tur jau ir. Tur var iziet cauri gandrīz vai ne? Bļāj. Nedaudz tagad par to, kas mums notiek tagad. Augusts strauji tuvojas. Augustā bija cerējis, jau tā kā būs māja jau gandrīz gatava. Bet, diemžēl, tas viss notiek dzīvē kaut kā savādāk. Mēs pamazām sākam gatavot arī šķūnīša fasādi. Ielikām durvis šeit. Tad pie tās gāzes telpas, gāzes kameras. Esam nopirkuši šitādu te krāsni. Portugāļiem ļoti patīk. Viņiem tas skaitās kā bonus mājai, ja mājā ir šāda ierīce. Patīk cept gaļu arī.
Tad mēs cīnāmies. Mēs pašā sākumā, man liekas, jau sākām šo sienu, kad mēs atraucām, sākām viņu te krāsot un špaktelēt. Un izrādās, ka kaut kā te neturās. Krāsa nāk nost, tā tālāk. Tāpēc beigās tika nolemts, ka mēs liksim sietu. Liksim tomēr visam pāri sietu, sanāk atkal vēl viens darbs. Un tā, lai tas viss nelūk nost, lai nav kauns cilvēkiem rādīt. Tā. Te mums ir logailes gatavs. Nu, gandrīz tur, principā, varētu likt jau logus. Durvju aile. Te ir reģipši salikti, griezti un dažas sienas. Pār šī siena jāsareģipšo. Šeit būs virtuves siena. Šeit arī reģips jāuzliek, dzelaši gandrīz visi jau ir. Te mēs vēl baigi neko nedaram. Jā, mēs esam pārtaisījuši te pakāpienu. Vēl viens darbs bija, vajadzēja nojaukt. Un viņš bija tā kā uz ātus pakāpiens, mēs viņu ņemūrējam uz iekšu, tā kā vai tā telpa būtu vairāk brīva. Jā. Lancistaba gandrīz nav iesākts. Nedaudz līdzinam zemi. Tas ir tā kā vēl lielākais laikam, kas vēl paliek. Šiten izšpaktelēta sienā, te reģipši pa sienām, vēl reģipsīts paliek augšā neuzlikts. Tā, nu mūsu terasīte. Draugs aizdev Starlinku. Jā, nu terasi mēs te aplīzējām, bet te malas paliek. Te visādi, kad jau kaut ko taisa, izsied interesantas problēmas rodās. Par detaļām nestāstīšu, jāpabeidz vēl mala. Tā notaka jāpabeidz. Un rekur jumtu vakar Kristaps arī sāka pārtaisīt nedaudz. Tur gabals bija, iepriekšējais meistars bija tā kā uzlaids pa virsu. Bija nelīdzens tas jumts. Nu, tā kā visu, ko mēs taisam un tad atkal pārtaisam. Tā trešoreiz taisam. Nu, tāda baigā cīņa. Jā, nu un vēl tāds liels pavērsiens noticis mums, ka mūsu kaimiņiem, kam piederēja šī sarkanā māja, viņi mūs iesūdzēja tiesā. Un pamats lietai ir, ka viņi grib aizliegt mums staigāt pa šo te zemes pleķi. Nu, te mēs tā kā sākumā domājam, ka mēs tur varbūt paši kaut ko sūdzēsim. Bet izrādījās, iekšā. Izrādījās, ka viņi iesūdzēja mūs pirmā. Šo lietu jau bija gatavojusi jau no aprīļa, jau sākus, tā kā tas viss bija baigais plāns viņai. Tā kā pirmkārt viņa šo zemes gabalu piereģistrējusi sevi kaut kādā interesantā veidā. Un to mums tā kā tiesā būs jāapstrīd, ka viņai šī zeme nepienākas. Un otrkārt viņa grib aizliegt tā kā pieejas tiesības gan mums, gan tiem kaimiņiem, šiem durvīm un šiem vārtiem arī tā kā aizliegts braukt caur šo viņas zemes gabalu. Nekāda oficiāli servitūdi nav reģistrēti, tas viss ir tā kā uz kaut kādiem vēsturisko liecību pamata, te viss tas darbojās. Tā kā es nezinu, tiesas ejot ļoti ilgi, es nezinu, vai mēs to tiesu piedzīvosim. Bet mums līdz septembrim jāiesniedz tā kā atbildi uz viņas to prasību, un tad tur, es nezinu, kas tur tālāk notiks, juristi sarunāts, un kaimiņi arī piedalās. Tā kā te vesela epopeja ar šito notiek. Dace vairāk ar šo nodarbojās, es to pišķi tā kā man negribas par to pat domāt pārāk. Bet, nu, kā būs. Darīsim, ko varēsim. Nu, un beidzot es arī paņēmu vēl vienu strādnieku te, kas piekdien mums pastrādāja. Un mēs nolēmām tomēr, kad jāmēģina izrakt tas pamats un jānoizolē no mitruma, cik nu var. Jo mums tomēr iekšpusē veidojas tā kā pleķi uz sienām. Un te viss, kā redzams, šitā ir otrā pusē mūsu māja, šī tā kā ir kaimiņu zeme. Un te tas viss ir būvēts no akmeņiem. Pat ne no cementa, bet akmeņiem, starp kuriem tur tas ūdens, es saprotu, var diezgan brīvi pārvietoties. Tā kā kaut kas būs jādomā.
strādnieks gan bija nobijies, jo te viņš raka un viņam tā zeme sāk krist virsū. Viņš tik roku ārā. Nenormāli zemes čuki jau izracis. Un viņām krīt virsū, viņam reku gabali krīt no sāniem lejā. Viņš nobijies bija, ka uzkritīs viņam virsū. Nu tā. Tā mēs te cīnamies. Es nezinu, cik mēs te ilgi, kad mēs te tiksim galā ar to visu. Vairs nevaru neko solīt, es vairs nezinu, ko domāt. Bet es gribu šo pabeigt. Darbs katru dienu, kaut ko mēs darām. Kaut kas pamazām virzās. Tā kā es ceru, kaut kad šo projektu pabeigsim. Pieredze ļoti interesanta. Klimats ir labs. Portugālē dzīvoti forši. Klimats ir labs, bet cilvēki ir savādāki, kultūra cita. Un tas viss ir savādāk. Un tādā ziņā gribētos tomēr uz Latviju braukt. Es ceru, ka to māju tāpēc pabeigt drīz. Labi, paldies visiem, kas par mums atcerās un skatās. Čau!